Senlaiku celtnes glabā noslēpumus, ko mūsdienu vēsturnieki un inženieri visā pasaulē tā arī nav spējuši atminēt. Kā senās civilizācijas radīja šos nezodošos arhitektūras brīnumus? Šķietami no nekurienes Divupe un Eģiptē radās progresīvas kultūras, kuru pārstāvji būvēja milzu piramīdas un tempļus. Tas būtu episks sasniegums pat mūsdienās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Daudz jautās, kā viņi kļuva tik progresīvi? Zinātnē un matemātikā notika milzu tehnoloģisks lēciens. Vai tā bija cilvēka atjautība un domas attīstība, kas ļāva veikt šo lēcienu pilnīgi patstāvīgi? Vai varbūt cilvēkiem palīdzēja kāds augstāks spēks, kas nācis no vietas ārpus zemes robežām? Vai šos senos megalītus mēs būvējām patstāvīgi, vai arī mūs vadīja citplanētieši? Ja tā ir tiesa, kāda tad bija maksātā cena? Vai citplanētieši bija dievi? Vai ir iespējama īsto arhitektu atgriešanās, pievienojieties mums cilvēces civilizācijas pirmsākuma meklējumos raidījumā Slepenās lietas citplanētieši? Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Irānas pilsēta Teherāna. 1976. gada 19. septembris. Dučiem pārbiedētu civiliedzīvotāji redz zvaigžņveida lodi, kuras diametrs sasniedz 90 metrus. Divi Irānas gaisa spēku lidotāji mēģina notvert NLO. Tuvojoties mērķim, abu lidaparātu vadības pultis pēkšņi pārstāja darboties. Lidmašīnas atrodas gaisā, taču lidotāji ir zaudējuši pār tām vadību. Šī parādība tika fiksēta uz radara, tā tika novērota. Tā uzvedās ārkārtīgi dīvaini. Šķita, ka tās rīcībā ir tehnoloģijas, kas spēj atbruņot mūsu ieroču sistēmu. Galvenais pilots vēlāk kļuva par Irānas gaisa spēku ģenerāli. Viņa liecības patiesums acīm redzami netika apšaubīts. Tikpat pēkšņi kā zaudēta lidaparāta kontrole tika atjaunota. Teherānas NLO ir sīki dokumentēts notikums. Taču tas šajā apvidū nebija pirmais. Mūsdienu Irānas teritorija reiz bija daļa no senās Mezopotāmijas, ko izsenis dēvē par civilizācijas šūpuli. Taču daudzi seno laiku eksperti uzskata, ka to nav dibinājuši cilvēki. Seno šumēru mākslas darbos ir attēlotas spārnotas dievišķas būtnes. Cilvēki tās redz braucam ugunīgos ratos un lidojam debesīs uz milzu diskiem. Vai šie atveidi attēlo mītiskos dievus, senās ārpuszemes būtnes, vai arī abus? 5. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras. Gadsimtiem ilgi dzīvojuši kā mednieki un vācēji, šumeri pēkšņi veic ievērojumus lēcienus uz priekšu. Ievieš ārkulu un apūdeņošanas sistēmu, tādējādi aizsākot zemkopības laikmetu. Pēc tam viņi liek pamatus astronomijai un rada rakstību. Vai senie šumeri to paveica paši, vai arī viņiem kāds palīdzēja? Iespējamā atbilde ir apskatāma Berlīnes muzejā. Slepenā lieta – cilindrs VA243. Cilindrs VA243 glabājas Pergamas muzejas šumeru kolekcijā. Mistiskie uzraksti uz tā liecina par pamatīgām zināšanām par visumu. Tiek uzskatīts, ka senajām kultūrām tādu nevarēja būt. Uz cilindra ir attēlota mūsu galaktikas karte, ko papildina norādes par noslēpumainu planētu, kas it kā atrodas aiz Neptūna. Autors un ufologs Zaharijs Sičins ir izvirzījis pretrunīgu teoriju, ka šumeru debesu dievi, tā dēvētie Anunnaki, ir cēlušies no Nibiru planētas. Sičins uzskata, ka Anunnaki bija citplanētieši, milžu rase, kas ieradās uz Zemes, lai izraktu tās zelta iegulas. Šo dīvaino būtņu apraksti ir redzami uz alu sienām, hieroglifos un šumeru ķiļrakstos.
Šie ir cilvēkveidīgi radījumi, kas visādā citādā ziņā līdzinās mums, bet ir tērpti dīvainos, gaismu izstarojošos skafandros. Šie apraksti ir 10 000 gadus veci un, godīgi sakot, ārkārtīgi noslēpumaini, jo laiku pa laikam tiek atklāti dažādās pasaules malās. Vēl satraucošāk ir šumeru stāsti par dieviem, kas radījuši pirmos cilvēkus. Senie šumeru raksti stāsta par dieviem, kas radījuši cilvēkus, lai tiem uzkrautu savus ikdienas darbus. Vai Anunnaki patiešām radīja cilvēku hibrīdu kā sava ģenētiskā koda atvasinājumu? Pasaules slavenais astronoms Karls Sagans grāmatas Saprātīgā dzīvība visumā līdzautors raksta: manuprāt, ja šumeru civilizācijas pēcteči to attēlo kā necilvēciskas izcelsmes, attiecīgās leģendas būtu rūpīgi jāanalizē. Vai ir iespējams, ka cilvēku ģenētiskie priekšteči ir sena citplanētiešu rase? Vai citplanētieši ir atbildīgi par dažiem no cilvēces satriecošākajiem sasniegumiem? Turpinājumā, senās tautas radīja dažas no pasaules vēsturē varenākajām un sarežģītākajām celtnēm. Bet vai tās patiešām ir cilvēka roku darbs? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Senie artefakti atklāja, ka šumerus varētu būt apmeklējuši citplanētieši, kas atnesa progresīvas zināšanas un tehnoloģijas. Tomēr tie nav vienīgie pierādījumi, kas apstiprina seno citplanētiešu klātbūtni. Tās iespaidīgās pēdas vēl aizvien ir redzamas vienā no 7 pasaules brīnumiem. Varenā Gīzas piramīda ir pasaulē atpazīstamākā celtne. Tās iespaidīgākie izmēri un precīzais dizains nebeidz pārsteigt arī mūsdienu inženierus. Tīra granīta bluķi tiek pārvietoti vairāk nekā 800 km līdz būvlaukumam. Pēc tam šie milzu bluķi ir jāpaceļ vairāk kā 70 metru augstumā. Piramīda ir novietota tieši uz ziemeļiem ar neiedomājamu precizitāti. Pasaulē nav citas tik precīzi novietotas celtnes. Gīzas piramīdas ģeometrija nav izprotama atrodoties uz zemes. Tā viņš šķiet, ka tie, kas radīja piramīdas vienādojumus, būtu uz to skatījušies no augšas. Vai senie citplanētieši pielika roku lielās piramīdas celtniecībā? Daži eksperti ir pārliecināti, ka tās vienreizējā ģeometrija saista mūsu pasaulē ar galaktikas attālākajiem nostūriem. Slepenā lieta – Oriona zvaigznājs. Seno eģiptiešu vārds piramīdu apzīmēšanai ir ekhet, jeb krāšņā gaisma. Tās tika dēvētas par zemes zvaigznēm. 20. gadsimta 80. gados pētnieks Roberts Bovāls izdarīja pārsteidzošu atklājumu. Skatoties no augšas, 3 galvenās Gīzas piramīdas atkārto 3 galveno Oriona jostas zvaigžņu izvietojumu. Tas ir zvaigznājs, ko senie eģiptieši pielūdza kā dievišķu. 2 lielākās piramīdas ir būvētas taisnā rindā cieši blakus, savukārt mazākā nedaudz atstatu. Bovāls ir teicis, pastāv pārliecinoši pierādījumi tam, ka Gīzas piramīdu izvietojums ir apzināti veidots kā Oriona jostas atveids. Celtniecības gaitā piramīdas tika noklātas ar gaismu atstarojoša kaļķakmens slāni. Tiešos saules staros piramīdas kvēloja tik spoži, ka noteikti bija saskatāms no kosmosa. Tiek uzskatīts, ka šo paņēmienu eģiptieši aizguva no Anunakiem, kas savulaik vadīja šumerus. Vai Gīzas piramīdas ir kosmiska bāka Anunnaku vajadzībām? Vai tās tika veidotas kā astronomisks ceļvedis? Ja tā, tad kāpēc? Divupes un Ēģiptes megalītu izmēri liecina par progresīvu inženiertehnisku paņēmienu un sarežģītu tehnoloģiju lietošanu akmens bluķu piegādē, apstrādē un izvietošanā. Šāda noslēpumaina meistarība ir vērojama visā pasaulē. Viltšīra, Anglijā. Daudzi eksperti uzskata, ka Stonehedžas milzu pīlāri ir celti vienā laikā ar Gīzas piramīdām. Pierādījumi liecina, ka Stonehedža ir sena observatorija, kuras precīzais izvietojums ļauj veikt sarežģītus astronomiskus aprēķinus.
Taču kādēļ tā tika izveidota, kam tās veidotāji mēģināja izsakot? Teotihuacana, Meksikā. Tulkojumā Dievu šūpulis. Kā un kā labi tika būvēts šis senais piramīdu komplekss? Atbilde joprojām ir noslēpumā tīta, taču pierādījumi liecina, ka tāpat kā Gīzā un Stonehedžā, šīs būves atspoguļo sarežģītu astronomiskā aprēķinu sistēmu. Kā senlaiku celtnieki spēja paši radīt šīs milzīgās sarežģītās būves? Tiek uzskatīts, ka šāda precizitāte varēja tikt panākta tikai ar ļoti progresīvām tehnoloģijām. Pastāv uzskats, ka tika izmantoti bronzas zāģi un darbarīki ar dimanta asmeņiem, taču akmens bluķu izveide ir tikai viens no noslēpumiem. Kā gan tie tika pārvietoti? Katrs no 2,3 miljoniem bluķu lielākajā Ēģiptes piramīdā sver vairākas tonnas. Celtniecības darbi ilga aptuveni 20 gadus. Lai tos pabeigtu laikā, strādniekiem bija precīzi jānovieto viens šāds vairākas tonnas smags bluķis ik pēc 2 minūtēm. Vai senajiem eģiptiešiem palīdzēja citplanētieši? Daži eksperti uzskata, ka pasaules dižāko senatnes pieminekļu celtniecībā Anunnaki iespējams izmantoja antigravitātes tehnoloģijas. Mūsdienu liecībās par sastapšanos ar citplanētiešiem tiek minēts, kā ar traktoru prožektoru palīdzību gaisā tiek paceltas automašīnas un kā cilvēkus savaino lāzerstari. Iespējams, šādas ārpuszemes tehnoloģijas senatnē tika izmantotas vairākas tonnas smagu objektu pacelšanai. Saskaņā ar ufologa Zaharija Sičina teoriju, Anunnaku planēta Nibiru, kas riņķo pa savu orbītu tālu aiz Neptūna, pietuvojas Zemē ik pēc 3600 gadiem. Taču kā seniem cilvēkiem izdevās izveidot Stonehedžas megalītu, lai izsakotu tik reti redzamas planētas kustībai? Arheoastronomi, kas pēta senvietas un to saikni ar zvaigznēm, norāda uz neticamu iespēju, ka citplanētiešu pēcnācēju grupa iespējams mēģināja izsakot savu ārpuszemes senču atgriešanos. Turpinājumā šokējoši pierādījumi liecina, ka citplanētieši iespējams bija pirmā saprātīgā sugas planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Ufologi apgalvo, ka seno civilizāciju rašanos sekmēja ārpuszemes spēki. Vai cilvēce saņēma šīs veltes no citplanētiešu rases, ko dēvējam par Anunnakiem, apmaiņā pret iespēju iegūt Zemes bagātīgās zelta iegulas un citus dabas resursus? Jaunākie pierādījumi liecina, ka viņi būtu varējuši mūs izglābt vai gluži otrādi iznīcināt. Daži eksperti tic, ka piramīdas nav vienkārši tempļi. Edvards Malkovskis ir gadiem ilgi pētījis Gīzas lielo piramīdu un konstruējis tās modeļus. Viņš ir pārliecināts, ka piramīda kalpoja mērķim, kas iespējams noteica visas planētas likteni. Malkovskis apgalvo, ka Gīzas piramīdas pazemes kambaris netika izmantots abedīšanai, jo tā tiktu velti izšķiesta ārkārtīgi plaša telpa. Viņš raksta, ja kambaris tika ierīkots ar nolūku un kalpoja noteiktam uzdevumam, kāds tas varētu būt bijis? Atbilde slēpjas ūdenī. Malkovskis uzskata, ka lielajā piramīdā ūdens tika izmantots kā saudabīgs skaņas viļņu ģenerators, kas radīja spēcīgas vibrācijas. Spiediens, kas radās sūknējot piramīdā ūdeni no Nīlas, visticamāk radīja apdullinošu troksni, kas varenajās akmens sienās pārtapa par elektromagnētisku frekvenci. Citas piramīdas iespējams arī bija daļa no šīs sistēmas, un tāpat pārveidoja skaņu par elektromagnētisku enerģiju. Taču kādam nolūkam tas tika darīts. Iespējams, Anunnaki piramīdas būvēja kā pirmos elektrības ģeneratorus, nevis lai elektrificētu, bet lai aizsargātu savu civilizāciju. Iespējams, piramīdas pastiprināja Zemes dabiskās elektromagnētiskās frekvences, tādējādi pastiprinot planētas magnētisko lauku un pasargājot to no postošiem saules uzliesmojumiem un Zemes polu nobīdes. Vai citplanētieši kontrolēja Zemes magnētisko lauku ar piramīdu palīdzību? Vai tieši viņi pirms 1000 gadu radīja vēl vienu noslēpumainu konstrukciju?
Slepenais fails Sfinksa. Sfinksa ir viena no pasaulē atpazīstamākajām skulptūrām. Tā ir darināta no viena milzīga tūkstneša kaļķakmens bluķa. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka tās eroziju ir izraisījis nevis vējš, bet gan ūdens. Nesen NBC News portāls publicēja jaunu informāciju par nokrišņiem Gīzas līdzenumā pirms 1000 gadu. Nokrišņu daudzums, kas varētu izraisīt šādu kaļķakmens eroziju, dotajā apvidū pēdējo reizi bija iespējams pirms aptuveni 9000 gadu. 7000 gadu pirms Kristus. Vai Sfinksa varētu būt vecāka par piramīdām? Vēstures grāmatās lasām, ka senie eģiptieši izveidoja Sfinksu vienlaikus ar Gīzas piramīdām. Taču, ja nu tā nav taisnība, pastāv teorijas, ko zinātne pamazām pierāda, ka tā nebūtu nav patiesība, ka šo pieminekli varētu būt darinājusi sena civilizācija 1000 gadu pirms eģiptiešiem. Sfinksas rūpīgi izpēte ir apgriezusi cilvēces vēsturi kājām gaisā. Eksperti uzskata, ka faraoni nemaz nebija Sfinksas arhitekti. Ja tā būtu patiesība, visa cilvēces vēsture tiktu mainīta. Vai iespējams, ka cilvēce nebija Anunaku pirmais eksperiments ar saprātīgām būtnēm uz Zemes? Daudzu kultūru senie raksti vēsta par apokaliptiskiem plūdiem, kas nāca kā dieva dusmas uz savu radību. Vai šie mīti varētu norādīt uz vienu šausminošu patiesību? Iespējams, Anunaki spēja ne tikai šķērsot visumu, veikt inženiertehniskus brīnumus un sekmēt sugu evolūciju. Varbūt viņiem piemīt arī spēja apludināt visu zemes virsmu, noslaukot no tās pirms cilvēku cilti. Saskaņā ar šumeru mītiem, Anunaki atgriežas uz Zemes ik pēc 3600 gadiem. Anunaku cikla sākuma un beigu datumi nav skaidri zināmi. Taču daudzi eksperti uzskata, ka šumeru debesu dieva atgriešanās brīdis strauji tuvojas. Turpinājumā, vai citplanētieši priecāsies par savas radības sasniegumiem, vai arī no jauna iznīcinās cilvēku cilti? Jūs skatāties slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas, citplanētieši. Iespējams, Zemes dižākajām civilizācijām par saviem sasniegumiem ir jāpateicas citplanētiešu rasē, ko dēvē par Anunakiem. Senie raksti vēsta, ka viņi drīz atgriezīsies. Taču kā viņi vērtēs to, ko esam sasnieguši, izmantojot viņu pirms aizlaikiem dāvātās zināšanas? Pārapdzīvotība un strauji augošais dabas resursu patēriņš apdraud cilvēces nākotni. 2030. gadā mūsu vajadzību apmierināšanai būs vajadzīgas 2 planētas. Vai cilvēce ir kļuvusi nevaldāma? Varbūt daži no pasaules dižākajiem arhitektūras brīnumiem brīdina mūs par draudošo iznīcību. Ja eģiptieši neizveidoja Sfinksu, to visticamāk izdarīja vēl senāka un izsmalcinātāka kultūra ar labākām tehnoloģiskām spējām. Iespējams, šī kultūra ir tikus noslaucīta no zemes virsmas. Varbūt NLO parādīšanās virs Teherānas 1976. gadā bija zīme, ka Anunaki atgriezīsies vietā, kur sākās viņa eksperiments ar cilvēci. Daži eksperti domā, ka tas vēl nebūtu nav galā. Reiz Zeme bija ēdenes dārzs, vai atgriežoties Anunaki, vēl aizvien uzskatīs to par auglīgu? Vai viņi turpinās mūs aizsargāt un uzlabot mūsu dzīvi, vai arī viņi noslaucīs mūs no zemes virsmas un sāks visu no gala? Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.